Kaut kur kultūras centrā šodien gaisā virmoja pavisam vasarīgs noskaņojums. No 35 gleznām ikvienu uzrunāja ziedi, saule un jūra. Paši autori gan savus darbus tā īsti nemaz nav redzējuši, jo ir vājredzīgi vai neredzīgi. Žaneta, kura redzi pirms daudziem gadiem zaudējusi pavisam, uzgleznojusi saulēktu un bilst, ka galvenais ir šo ainavu iztēloties. Saglabāt kompozīciju palīdzējis pedagogs un dažādi palīglīdzekļi. Меня посадили, показали, где это лист бумаги, я его руками... Mani apsēdināja un parādīja, kur ir papīra lapa. Es ar rokām pārbaudīju, cik ir garums, cik platums, un mēģināju iztēloties uz lapas savu ideju, un tad ar rokām savietoju to uz papīra. Вот расположила то, что хотела на этом вот пространстве листа. Visgrūtāk gleznošana padevusies tiem projektu dalībniekiem, kuri krāsas savā dzīvē nav redzējuši. Arī daudz vājredzīgie sākotnēji bijuši diezgan skeptiski noskaņoti, tomēr tagad ir gandarīti, ka šaubas pārvarējuši. Es sajaucu krāsas. Es gribēju ēdelvēs taisīt un iznāca sarkana krāsa. Bet citādi viss gribēja klintas taisīt un tā. Un arī es nezināju, jo man tomēr pirmā grupa ir, es domāju, kas būs? Es jau kādreiz tomēr varēju to darīt, jo kultūras namā strādāja varēja. Bet tagad nekā man likās, ka viss. Bet redz, ka uztaisīja un ļoti patika. Gribējās vēl. Katram, man tā liekas, ir tāda iekšēja dzirkstelīte. Un tāda dzirkstelīte jau nezūd. Tāda dzirkstelīte, kā saka, uzliesmo un kādreiz pat, teiksim, ar tādu spēcīgu liesmu un arī tam ir turpinājums. Ideja par gleznošanu esot aizgūt no balvu neredzīgo biedrības, tomēr ar to vien vēl šķits par maz. Tāpēc līdzās gleznām izstādē apskatājumi arī Latvijas neredzīgo biedrības Jūrmālas nodaļas dalībnieku gatavotie izstrādājumi papjē-mašē tehnikā, kā arī rotas. Būtībā rotas mums bija vispār kaut kas ļoti jauns, jo tur ir kopdarbi, tāpēc, ka kaut ko var darīt pilnībā neredzīgs, bet kaut kas ir jādara, kuru redz. Bet tas bija kaut kas jauns, jo viss notika būtībā balstoties uz tausti. Izstāde, kurai dots nosaukums ar ticību pa dzīvējam, Kalguru kultūras centrā būs apskatām līdz 30. janvārim.